Jauns video beidzot ir pienācis, un šajā projektā tiks taisīts burvīgs priedes koka plaukts. Sāku es ar materiālu sagādi, kur izmantošu 5 dažāda platuma 4,90 priežu blankas. Plāns, lai sagatavotu dēļus priekš līmēšanas, ir pavisam sekojošs. Es paņemšu garāku reiku, ko izmantošu kā garo lineālu, lai dabūtu līniju, pēc kuras varēšu vadīties un ar cirkulāro zāģi nozāģēt vienu malu. Tālāk man jau viena mala būs daudz maz taisna, un tad es varēšu to likt uz galda zāģi. Lai nespiestu ripu zāģējot garus dēļus, es ieteiktu dēļa galā iespiest kādu ķīli, lai tas pavērtos. Viss diezgan labā tempā iet uz priekšu, palikusi viena blanka, ko sazāģēt, un tad jau varēšu ķerties klāt pie ēvelēšanas. Un malas, kuras tika atgrieztas no blankām, es tagad sazāģēšu malkā. Tā kā šajā projektā visas detaļas būs jālīmē un aizies visticamāk diezgan daudz līmes, vakar ieķēru 2 šādas Titebond premium līmes. Sākumā tikai noēvelēju tās puses, kuras līmēsies kopā. Uz doto mirkli 7 dēļi noēvelēti, vēl ir čupiņi, ko ēvelēt. Katrs dēlis sanāca sava platuma, jo, lai izmantotu liederīgi visu materiālu, nācās tā darīt. Sākumā es līmēšu lielākās detaļas plauktam, un tam izmantošu šīs abas līmes, kas man ir palikušas pāri no citiem projektiem. Nu tā izskatās. Pirmā virsma ir ielikta līmeslīpēs, un tagad ir jāgaida, kad tās salīmēsies. Tagad, kad šī virsma ir salīmēta, varu sākt līmēt nākamo virsmu, un kamēr tā žūst, varēšu šo jau sākt ēvelēt un garumot. Nu tā izskatās pirmā detaļa, kad viņa ir noēvelēta. Ir diezgan labi, bet vietām nav salīmējies, kā vajadzētu. Realitātē es šo mazo tūbiņu pirku tikai tāpēc, lai var papildināt visu laiku no lielajām pudelēm. Un tagad, kamēr tukšais periods, paņemšu zāģi un sagarumošu jau detaļas priekš līmēšanas. Sarakstīšu ir kādas vajag. Visu laiku nācās veikt rotāciju no līmēšanas uz ēvelēšanu, jo līmeslīpes bija tik daudz, kad vienlaikus varēja maksimāli salīmēt 2 dēļus. Tagad, kad 2 lielākās plāksnes ir gan salīmētas, gan noēvelētas, varu tās sākt garumot, lai pēc tam varu nofrēzēt tā maliņas.
Tā kā ēvele var paņemt 33 cm un bija vajadzīgas plāksnes, kuras ir lielākas, nācās saēvelēt dēlīšus plāksnes biezumā un pielīmēt tos klāt, lai iegūtu vajadzīgo plāksnes lielumu. Kā visi dēļi jau ir salīmēti un visas plāksnes ir noēvelētas, ēveli vairs izmantot šajā projektā nevajadzēs, tā kā paliek diezgan čakarīga daļa, kas būs visu dēļu slīpēšana. Visas taustāmās malas nogāju ar mazo freizes galiņu, tīri tā, lai tās būtu patīkamas un nebūtu asas. Dēļus sāku slīpēt ar 100 smilšu papīru un palēnām tiku līdz 240. Šeit var redzēt, ka visas plaukta plāksnes ir beidzot gan saslīpētas, gan sagatavotas, lai varētu konstruēt tās kopā. Sākumā visiem vajadzīgajiem dēļiem atzīmēju vietas, kur nāks skrūves, lai varu uztaisīt urbumus priekš tapām. Lai zinātu, cik jāurbj uz urbja, uzvilku līniju ar marķieri, kas bija 2 cm. Kad tas bija izdarīts, telefons izdomāja utilizēt manu timelapsu, kā es montēju plauktu, tādēļ varu tikai parādīt patīkamo rezultātu. Vēlāk, kad skrūves jau bija saskrūvētas, varēju sasist tapiņas tām vēlējumos caurumos un gaidīt, kamēr līme nokalst. Tagad tapiņām līme būs apkaltusi un varēšu tās piezāģēt, mazliet apslīpēt un jau eļļot visu mēbeli. Tapiņas es pieslīpēju ar to pašu 240 smilšu papīru, tā lai viss plaukts būtu vienlīdz gluds. Priekš nobeiguma es izmantoju aizsargēļu mēbelēm, kas iedeva perfekto toni, ko es vēlējos tieši šim plauktam. Plaukts ir gatavs, un tagad vienīgā lieta, ko paliek izdarīt, ir uzstādīt to. Plaukts sanāca tieši tā, kā es to biju iedomājies, un viņš izstāsta lieliski. Paldies tev par šī video skatīšanos, un tiekamies jaunos projektos jau pavisam drīz.